Trevis, priecājos tevi redzēt. Laipni lūdzu pie manis ciemos. Beidzot klāt ir brīnišķīgais Ziemassvētku laiks. Vai tev ir jautri un priecīgi? Ja tā, tad pasmaidi lūdzu. Vari arī sasist plaukstiņas, ja gribi, protams. Čau! Tas ir mūsu jaunais draugs, papagailis Rikijs. Viņam ļoti patīk bēniņi. Tikai šeit grib pavadīt laiku. Arī Selfija un Leopolds atstiepuši savas gultas uz šejieni. Tagad viņi kopā saimnieko bēniņos. Tūlīt mēs nokāpsim lejā un dosimies uz kinozāli. Bet pa ceļām uz mirklīti iegriezīsimies meteostacijā. Jāpārbauda, kā strādā manas sniega dzirnavas. Tā, pietuvināsim. Re, te viņas ir. Strādā dienu un nakti, maļ sniega miltus. Tu visticamāk domā, vai vienas dzirnavas var samalt sniegu visai pasaulē? Protams, ka nevar. Pasaule taču ir tik liela. Manas dzirnavas saražo nedaudz sniega, toties tas ir ļoti īpašs. Tu to uzreiz atpazīsi. No tā sanāk vislabākie sniega vīri. Bet tagad uz kinozāli. Leopolds, Selfija, jūs jau esat šeit? Sēdieties man tuvāk. Es šeit bieži pavadu laiku vasarā, kad man nav tik daudz darīšanu. Dažreiz es skatos filmas par dzīvniekiem, dažreiz par sevi pašu. Kādus tik stāstus par mani neizdomā. Mēdzu pārskatīt arī savus video apsveikumus. Tajos ir tik daudz interesantu momentu. Lūk, Selfija dejo, vicina rasti. Lūk, Leopolds ieradies no dāvanas zāles vislentītēs. Un te viņš ierāpās mērierīcē un gandrīz to sabojāja, palaidnis tāds. Lūk, mana bibliotēka, kur glabājas visas pasaules bērnu grāmatas. Es apciemoju vāveres. Bet te Leopolds uz globusa. To gan es tikai nosapņoju. Tagad gan es ar lielāko prieku paskatīšos tavas fotogrāfijas uz šī lielā ekrāna. Abrīnojami skaista fotogrāfija. Tev ir tik skaists smaids, smaidi biežāk. Atpūta pie dabas, kas var būt patīkamāks. Droši vien ir patīkami nopeldēties karstā dienā. Pats nekad neesmu mēģinājis. Šajā dienā tu kārtīgi izpriecājies, vai ne? Tev bijušas lieliskas brīvdienas. Tas ir tavs mājdzīvnieks, cik mīlīgs. Ei, tevi šeit nemaz nevar pazīt. Man prieks, ka tev patīk nodarboties ar sportu. Nu ko, laiks doties tālāk. Gribu parādīt tev kaut ko dāvanu zālē. Šodien esmu gatavs atklāt tev vienu no saviem noslēpumiem.
Paskaties, cik daudz dāvanu jau ir sagatavotas bērniem no tavas valsts. Latvija! Vēlies zināt, kā visas šīs dāvanas ietilps manās ragavās? Nu ko, skaties! Ja vajadzēs, es pataisīšu dāvanas vēl mazākas, bet, kad ieradīšos mērķī, atkal palielināšu. Lūk, kāds tagad ir mūsu sunītis. Nu, tas nekas. Tūlīt mēs to izlabosim. Selfija, mīļā, kā tu nonāci starp dāvanām? Tu taču zināji, ka es grasos tās samazināt. Varbūt Rikijs tur ielidoja un tu aizteicies viņam pakaļ? Iedomājos, kāds tagad ir mūsu papagailis, nelielāks par mušu. Kā lai mēs tagad viņu atrodam? Dāvanu zāle ir tik milzīga. Mazītiņu papagailu te nebūs iespējams atrast. Pamēģināšu viņu pasaukt. Riki, Riki, lido šurp! Ļoti labi. Tagad dosimies uz manu kabinetu. Tava grāmata jau ir tur. Es to atnesu no bibliotēkas. Šajā grāmatā ierakstīti visi tavi labie darbi un visas tavas blēņas. Tomēr mēs šo grāmatu nelasīsim, bet ieliksim to mūsu brīnumierīcē un uzreiz uzzināsim visu, kas vajadzīgs. Nu ko, sāksim? Revis, tev ir 3 gadi. Paskatīsimies, kāda bija tava uzvedība. Lieliska uzvedība. Esmu ar tevi ļoti apmierināts. Mūsu pārbaude ir beigusies. Jā, starp citu, šogad gaidi no manis lūk šādu aploksni ar vēstuli, certifikātu, kalendāru, apsveikuma kartīti un interesantu spēli. Tagad es gribētu parādīt tev savas sniega dzirnavas. Tas ir tālu no šejienes uz ledus ezera. Iet uz turieni kājām būs pārāk ilgi, bet ar ragavām mēs tur nokļūsim ļoti ātri. Lūk, te viņas ir, manas brīnumdzirnavas. Spārni griežas, iedarbina dzirnakmeņus. Akmeņi maļ ledu, pārvērš to sniega putraimos. Ziemeļu vēju izbārstīti tie tad lido pa visu pasauli. Nu ko, pienācis laiks svētku ziemeļblāzmai. Revis, lai nākamais gads
tev ir laimīgs, lai tas ir piepildīts ar interesantiem notikumiem, jauniem sasniegumiem un jautriem piedzīvojumiem. Priecīgus svētkus! Uz tikšanos nākamreiz!